Sveicināti radio klausītāji un arī skatītāji. Atkal šogad sākas raidījumu cikls Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības. Mani sauc Oskars Zuģickis un šodien, atklājot 2024. gada aktivitātes tieši mūsu raidījumu ciklā, esam uzaicinājuši vienu no Daugavpils saimniekiem, Daugavpils pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētāju Igoru Aleksējevu. Labdien! Jā, sveiks, Igor. Pagājušais gads, es domāju, ir bijis tāds ļoti ražīgs gads. Kā tev izskatās Daugavpils saimniecība, attīstības lietas kopumā? Kas ir noticis? Kas ir tās būtiskākās lietas, ko tu gribētu uzsvērt, atskatoties uz 2023. gadu? Jā, protams, pagājušo gadu mēs esam pabeiguši ar rekordlielām Eiropas struktūru fondu līdzekļu piesaisti mūsu pilsētā. Uz nākamo gadu šogadu esam iegājuši jau tādā pozitīvā deksmē un, protams, ar ambicioziem projektiem, ko turpināsim realizēt, lai stiprinātu mūsu pilsētas attīstību un visu reģionu kopumā. Bet kopumā es domāju, protams, ka gada nobeigums mums ir palicis tādā satiksmes ziņā, zīmē, varbūt tās realizējot vairākus ar Daugavpils satiksmē projektus, tā skaitu sākot no tā, ka mēs esam pārsēdušies no veciem autobusiem un tramvajiem. Jā, iedzīvotāji to novērtē. Jā, Miš, paldies, un kas arī tika realizēts piesaistot līdzekļus ārpus pilsētas budžeta un, protams, arī uzlabojot infrastruktūru, uzbūvējot jaunas tramvaju līnijas un jau izmantojot dabai draudzīgos arī pilsētas autobusus, elektriskos un ar gāzi kurināmos. Tā kā ir vairāki projekti, skaidrs, ka nākamā gada budžeta katru gadu ir ambiciozi plāni un gribās jau vienā rāvienā un uz sitienu mūsu pilsētu padarīt skaistāku un spožāku, lai visas bedres ir aizlāpītas, lai visi skvēri parki ir uzbūvēti, bet pats galvenais droši vien ir nodrošināt tās autonomās funkcijas, lai iedzīvotājiem ir silti mājās, lai mūsu pilsētā ir droši un, protams, lai arī vienmēr būtu arī tāds patriotisks lepnums par to vietu, kur mēs dzīvojam, tā kā pie tā arī strādājam, lai bērni augtu un lai būtu komfortabli dzīvot mums pašiem, mūsu pilsētā un aicināt arī. Jā, Igor, paldies. Noteikti, es domāju, skatītāji novērtē ieguldījumu tieši transporta ziņā, bet es domāju, nemazāk svarīgs ir projekts, kas tieši pagājušā gada izskaņā atspoguļojās ļoti daudz viet Latvijas nacionālajos un arī, protams, mūsu vietējos lokālajos mēdījos. Bija industriālie parki, kuriem Daugavpils dome ir piesaistījusi 17 miljonus eiro. Man liekas, tā ir kosmiska nauda ļoti daudziem cilvēkiem un arī pilsētas budžetam kopumā. Vai tu varētu pastāstīt, kas tad ir paredzēts par šo naudu darīt, un vai tad tas ir tas beidzot ilgi lolotais sapnis par Daugavpils lidostu, vai esam tuvāk viņam, vai kā izskatās šobrīd? Viennozīmīgi tas ir tuvāk tam sapnim par Daugavpils lidostu, bet vienmēr es arī uzsvēris to, ka gan Daugavpils lidosta, gan blakus esošā infrastruktūra ir kā labā un kreisā roka vai kā cimds ar roku, respektīvi neviens bez otra ir tāds īpaši nepilns. Un, protams, ka pašvaldība jau strādā gan pie viena, gan pie otrā projekta, attiecīgi runājot par 17 miljonu piesaisti industriālo parku izveidei, tad esam pieteikušies ļoti nozīmīgai aktivitātei. Eiropas struktūru fondu tādai centralizētai budžeta programmai atvesaļošanas fondiem, kas ir paredzēta 21. 27. gada plānošanas perioda daudzgadu budžetiem, un esam konkurējuši ar visām Latgales pilsētām ar mērķiem izveidot lielu ekonomikas impulsu, ar lielu tādu
krīzes seku mazināšanu un ekonomikas ietekmi. Tas ir industriālo parku izveidu, kas būs tāds liels pamats, lai tālāk runātu ar potenciāliem investoriem, ar esošiem uzņēmējiem, ar mērķi radīt pirmām kārtām darba vietas, ar otru mērķi ir veidot ekonomisko stabilitāti mūsu reģionā. Šī programma bija pieejama visiem reģioniem, izņemot Rīgu. Tas bija ārpus Rīgas aktivitātes, un mēs savā programmā esam konkurējuši, kā jau teicu, Latgales lielākajām pilsētām. Lielākais konkurents mums bija Rēzekne, un šī projekta ietvaros, protams, ka ir skatījušies gan visas pieredzes un aktivitātes. Un, ja Rēzeknei izdotos daudz, varbūt tās labāk pierādīt šī projekta realizāciju, tad es domāju, ka šī 17 miljonu summa sadalītos uz pusēm gan Rēzeknei, gan mums. Un tad, attiecīgi, pārējo pusi mums vajadzētu meklēt no pašvaldības budžeta, bet mums izdevās pierādīt to, ka Daugavpils spēs realizēt tik ambiciozu projektu, radīt darba vietas, vietā, laikā, kvalitātē, uzbūvēt industriālos parkus un nākotnē piesaistīt arī ārvalstu vai vietējos investorus un realizēt lielu projektu. Un man prieks, ka mēs to darīsim tieši Daugavpilī, lidostas teritorijā, Locekos, tā kā dodamies uz priekšu. Priekš klausītājiem informācijai Atveseļošanās fonds ir finanšu rīks, ko Eiropas Savienība izveidojusi tieši krīzes, gan Covid, gan arī ekonomisko un dažādu citu šo krīžu, teiksim, novēršanai. Un tiešām ļoti nozīmīgs tāds finansējuma apjoms. Kas tad tādā parkā ir paredzēts darīt? Un, ja mēs skatāmies no tā satura, un varbūt tās vēl līdz tam mēs aizejot, skatītāji noteikti daudzi domā, ka šie procesi notiek ātri. Kā no pašvaldības puses izskatās šī plānošana īstenībā, kad jūs esat sākuši to procesu darīt? Jo parasti jau šis plānošanas, projektu uzrakstīšanas vai sagatavošanās darbi, tas ir gadiem ilgs process. Jā, tieši tā, tas ir gadiem ilgs process. No konkrēta datuma, kur mēs sākām strādāt, man ir grūti pateikt, bet 20. gads bija lielie pamati, kad mēs izstrādājām projektu. Un tieši, ja mēs runājam par kritērijiem, kādā veidā mēs varējām arī piesaistīt finansējumu, tad viens no viņiem bija projekta augstā gatavība un izstrādāts projekts un akceptēts projekts. Respektīvi, lai šodien mēs runātu par jau tādu veiksmes stāstu 17 miljonu piesaista, jau 20. gadā, no 20. gada, respektīvi tie ir pilni 3 gadi, kuru pašvaldība strādāja pie šī projekta realizācijas. Un vairāku kritēriju kopums, kas mums ir arī bijis pamats, es domāju, tur vesels sējums ar tiem, bet nosaukšu arī tikai dažus, tas ir, lai projekts būtu arī pašpietiekams, lai projekts būtu dzīvotspējīgs, ne tikai uz papīra un pierādot viņu, varbūt tās iesniedzot visu dokumentāciju, bet tiešām tam projektam arī jābūt ar mērķi paplašināties, tāpēc arī tika izvēlēta šī teritorija, bijuši lidostas teritorija, jo tur ir diezgan liels zemes gabals ir pieejams, un turpmāk realizējot arī nākamos projektus, var runāt ar investoriem, mēs saprotam to, ka tur ir kur izplasties un arī paplašināties. Protams, ka industriālam parka attīstības stratēģija ir svarīga. Stratēģija bija iekļauta tādus aspektus kā industriāla parka mērķi, risinājumi, darba vietas, cilvēku resursu pieejamība, izglītības iesaiste, komersantu attīstības aktivitātes un arī dažādi atbalsta instrumenti, ko tālāk mēs varam nodrošināt mūsu jau uzņēmējiem. Bet pats galvenais fokus ir, protams, ka ir darba vietas, pats galvenais fokus ir lai mūsu reģions, mūsu kā pilsētas vadības arī mērķis, lai nebūtu tā, ka Latgale vienmēr mums ir bijusi tāda, tāds tā kā pabērna loma, jā, tāda nemīļākā pabērna loma, jā, kad mums viss nauda dalījās vai no Kurzemē, Vidzemē vai Rīgu dalījās, tad mūsu mērķis arī pierādīja to, ka mēs mākām strādāt ar galvaspilsētas
valdību, vadību un arī pierādīt to, ka šeit ir jātīsta ekonomika un jābūvē liela infrastruktūra, kuru tālāk kā magnēts arī radīs jaunas darba vietas, kā mērķi veicinās arī iespēju gan palikt pilsētā, gan pilsētā arī attīstīties vietējiem iedzīvotājiem. Igor, ja mēs runājam par šiem 17 miljoniem, noteikti ir dažādi maksājumi, ko veiks gan Eiropas puse, gan valsts budžets. Cik lielas saistības arī Daugavpils pilsētai pašai ir uz šo projektu? Projekts ir ļoti ambiciozs, summas ir lielas, finansējums ir liels un kopējais atvesaļošanās fonda finansējums ir 94%. Kopējā, ja mēs reiķinām no kopējā projekta izmaksām, tad ir kopējā projekcija izmaksās 22 miljoni, un tad 17 miljoni ir atvesaļošanās fonda finansējums. Pārējā daļa tiek sadalīta gan Daugavpils, gan Augšdaugavas novadam, jo šo projektu mēs realizējam kopā ar Augšdaugavas novada pašvaldību, un tad Daugavpils saistības ir 5% no kopējās summas, 1 miljons, un tad attiecīgi pārējā daļa tiek sadalīta Augšdaugavas novada pašvaldību un tai piedarošai SIA Naujienas pakalpojumu servisu. Skaitļi ļoti iespaidīgi un patiesībā, es domāju, ir interesanti skatītājiem un klausītājiem dzirdēt šos 22 miljonus, jo parasti mēs runājam par 17 miljoniem. Kas ir tie darbi, ko šī projekta laikā vispār plānojas darīt? Jo es domāju, ka ja daudzi domā par lidostu, tad prātā nāk pati lidostas ēka vai skrejceļš, bet realitātē, kas ir tās lietas, ko tad projekts paredz darīt? Kas notiks Lociku pusē? Protams, kā es jau teicu, ir divi partneri. Tad mēs esam galvenais partneris Daugavpils pašvaldība, un arī mūsu partneris ir Augšdaugavas novada pašvaldība un Naujienas pakalpojumu servis. Tad sadalās divās daļās. Tad projekta ietvaros mēs kā pilsēta realizēsim ražošanas ēkas izbūvi, pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, ēkas funkcionalitātes nodrošināšanu un nepieciešamu inženieru komunikāciju izbūvi. Tad ūdensaimniecības un infrastruktūras izbūve jau būs uz SIA Naujienas pakalpojumu servisu un Augšdaugavas novada pašvaldībai būs ceļu izbūve, Locekļa lidlauks un lidostas ielas pārbūves pirmā kārta. Respektīvi, mums ir uzdevums uzbūvēt pašas ražošanas ēkas un pieguļošās komunikācijas, ūdens apgādi un ceļus līdz teritorijai, kas atrodas Augšdaugavas novada, tad mūsu jau partneri izbūvēs Augšdaugavas novads. Man ir jautājums no skatītāju viedokļa. Jā. Uzņēmējiem skaidrs, būs ceļš, būs infrastruktūra, bet parastajam iedzīvotājam kāds tad labums no tā, ka tur kaut kas notiks? Jo mums jau arī šobrīd Daugavpilī ir lieli uzņēmumi, pietiekoši slaveni uzņēmumi, kurus mēs arī pazīstam. Kas tad būs tam latvietim un daugavpilietim parastajam no tā, kad tur izveidosies šāds parks? Ziniet, bieži vien es domāju, ka gan mūsu, jau cilvēki mūsu ar tevi, Oskar, gados, gan vecāki bieži vien lieto tādu teikumu, īpaši pie jaunā gada svinībām, vēl kaut kādiem svētkiem, ka galvenais, lai ir darbs. Un tas ir mūsu mērķis nodrošināt mūsu pilsētas iedzīvotājus ar darba vietām, jo no tām visām ir svarīgi, kādā noskaņojumā mēs ieejam veikalā, kādā noskaņojumā mēs saņēmam ikmēneša rēķinus, vai mēs varam atļauties savu kādu dzīves kvalitāti un kādā veidā mēs varam pilsētā atļauties sev attīstīties, jo no katras darba vietas, no katra uzņēmēja labsajūtas mūsu pilsētā ir svarīgi arī tie nodokļi, kas ienāk pilsētas budžetā, un no pilsētas budžeta iegūtajiem nodokļiem mēs varam arī runāt par pilsētas attīstību kopumā. Tā kā visi esam tādā lielā aplī esam saistīti, kura pamats vienmēr ir darba vietas. Tiklīdz ir darba vietas, tiklīdz mēs uzreiz
90% mūsu ikdienas rūpu aiziet otrajā plānā, un mēs vairs nedomājam, kā pabarot mūsu ģimenes un kā bērnus 1. septembrī viņiem sugolu somu varbūt tās savākt. Tāpēc šeit es gribētu tādu ļoti lielu akcentu darīt, un lai radītu tās darba vietas, ir nepieciešams vienkārši pilsētai būt. Runājot ikdienā ar uzņēmējiem, ir diezgan nopietna problēma atrast pilsētā lielas platības noliktavām vai ražošanas vietām, tā lai tās būtu atļautas, tā lai tās būtu pieejamas, lai būtu ērti pieejamas. Un šīs ir viens no pašvaldības prioritātēm ir bijusi, ko mēs arī esam realizējuši arī iepriekš dažādā ziemeļa rūpnieciskajā zonā, būvējot jau arī ēku Mindzeļieva ielā, ko izsoles rezultātā ir apsaimniekojuši Ziglers Axon Cable uzņēmums un radījis vēl papildus 200 darba vietas. Esam būvējuši arī ceļus, pievadus, Križu industriālā zonā, kur arī uzņēmējs ir veic savas funkcijas un tādā veidā arī atnākot uz pilsētu. Un šeit ir tāds liels projekts, liels parks ar iespējām lielām industriālām teritorijām, ar iespēju izvērsties tīri jaunai ražotnei, specializētajās jomās, bioekonomikas, biomedicīnas, medicīnas, farmācijas, dažādās tehnoloģijas, inženieru sistēmas, viedās enerģētikas, mobilitātes, informācijas, komunikācijas, respektīvi tie inovatīvie uzņēmumi, kas ražo augstās pievienotās vērtības produktus, kā arī, protams, arī citos, tāpēc ejam uz priekšu, apgūstam jaunas iespējas, aicinam pie sevis jaunus uzņēmējus, piedāvājam viņu darbiniekiem labu dzīves vietu foršā zaļā pilsētā, tāpat tās arī piedāvājam uzņēmējiem nākt uz teritoriju, kura attīstās, jo uzņēmējs vienmēr grib redzēt, kā nākot uz kādu teritoriju vai nākot uz kādu pašvaldību, kā pašvaldība attīstās. Un paskatoties uz pēdējiem gadiem, mēs varam radīt tam uzņēmējiem drošu sajūtu, ka šeit tu esi gaidīts, šeit tevi uzklausīs, šeit ar tevi strādās un nākotnē šī pilsēta Daugavpils attīstīsies. Tāpēc galvenais pamats ir darba vietas. Jā, tiks labi iekārtotas teritorijas, izveidotas ēkas, attīstīsies rūpniecība, bet vai tad tie lociki mums ar to lidostu? Tas ir sapnis izsapņots, vai tomēr būs kaut kādas iespējas tam tomēr attīstīties? Jā, protams, es esmu viens no tiem, kurš vienmēr ir runājis par lidostu, un katru reizi, kad es atnāku arī uz ēteru, es vienmēr runājot par lidostu, vienmēr atgādinu to, ka tas ir ne tikai priekšvēlēšanu stāsts, kā jau ir bieži vien ir pierasts mūsu pilsētā runāt līdz vēlēšanām. Vēlēšanas mums ir tikai 25. gada jūnijā, tā kā mēs par to runājam jau visu šo gadu laikā, un kā jūs atceraties arī 2 gadus atpakaļ, kad es arī vēl biju vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks, izdevās no ministrijas iegūt 1 miljonu eiro lidostas projektēšanas darbiem. Šobrīd lidostas projektēšana ir pilnā spārā. Mums ir jāpabeidz lidostas projekts, līdzīgi kā ar Alto projektu, kā es teicu, ka pie tā mēs esam strādājuši 3 gadus. Mums ir jābūt augstās gatavības projekts, tiklīdz mēs pabeigsim lidostas lidlauka projektēšanu un paralēli jau realizējot Alto projektu, industriālā parka blakus projektu, tad arī ķersimies pie naudas meklēšanas pašai lidostai. Bez projekta lidostas stāsts tā arī būtu priekšvēlēšana stāsts. Šobrīd mēs runājam par konkrētiem naudas līdzekļu piesaistiem. 1 miljons 2 gadus atpakaļ tika piesaistīts. Vēl viens veiksmes stāsts par to, kā mēs attīstam mūsu pilsētas teritoriju, lielu infrastruktūru, neizmantojot mūsu pašvaldības budžetu. Līdz ar to stāsts nav izsapņots. Mēs pie viņa strādājam, bet visam savs laiks. Uzbūvēsim
industriālos parkus. Nākošajā gadā, Igor, ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Nebūtu jau slikti, ja kāds no Daugavpils kļūtu par Eiropas parlamenta deputātu un varētu uz Briseli lidot pa taisno. Bet tās ir lielās lietas. Igor, tu ļoti aktīvi pašvaldībā darbojas arī ar programmu Impulss, kas ir krietni mazāks apjoms, ne miljoni gluži, bet ļoti svarīgs, kad mēs izaudzinām jaunos uzņēmējus. Kā veicas šī programmā, cik raiti viņai iet un cik ļoti to novērtē iedzīvotāji, jauni uzņēmēji? 23. gada beigās mēs esam svinējuši Impulss programmas 10 gadus, kur mums bija iespēja apskatīties uz tiem uzņēmējiem, kuri piedalījās pašā pirmā grantu saņemšanas posmā, un kas ar viņiem jau ir noticis. Grūti noticēt, ka daži uzņēmēji, kuri šobrīd ir liela darba devēja, vairāk nekā 100 darba vietas nodrošina ikdiena, tie ir tie, kas sākuši ar Impulss programmā pirms 8 gadiem vai vairāk. Es uzskatu, ka mazas lietas ir tikai sākumā, un tam nav tāda kritērija, ka, ja tu esi šobrīd mazs kaķens, nenozīmē, ka tu nevari izaugt par lielu tīgri. Ja? Un viss ir atkarīgs no tavām ambīcijām, no veiksmes tajā pašā laikā. Protams, uzņēmējdarbība ne bez viņas, bet man prieks, ka pašvaldība katru gadu no gada atbalsta tos ambiciozus vietējos iedzīvotājus, kas grib mūsu pilsētā radīt darba vietas. Kā es saku, ka pamats ir vienmēr darba vietu radīšana. Katru gadu, jau 10 gadus, mēs strādājam pie tā, ka mēs uzklausām mūsu drosmīgos, mūsu ambiciozos daugavpiliešus, kuri grib mūsu pilsētā kaut ko jaunu darīt, piedāvāt mūsu pilsētai kaut kādas interesantas idejas. Un gadu no gada mēs arī pārskatām arī finansējumu apjomu. Nu jau šobrīd tas ir izaudzis, ka 60,000 eiro gadā mēs sadalām starp uzņēmējiem. Maksimālais grantā apjoms, ko var dabūt viens uzņēmējs, ir 15,000. Mēs jau strādājam pie tiem kritērijiem, kādā veidā var dabūt. Viņi aizvien paliek tādi stingrākie, kur uzņēmējiem jānāk, potenciālam uzņēmējiem jānāk ar jau tādām ļoti pārdomātu arī finanšu plānu. Mēs prasam un skatāmies par viņa potenciālo dzīvot spējīgumu, bet no 24. gada mums būs pieejams vēl arī papildus 33,000 gadā pie tiem jau 60 esošajiem. Un tie 33,000 gadā sadalīsies starp tiem uzņēmējiem, kas savā jaunajā uzņēmumā nodarbinās arī reemigrantus. Respektīvi, mēs vēl gribam, lai tie daugavpilieši, lai viņi atgriežas no citām valstīm, atgriežas savā dzimtajā teritorijā, un arī šīs ir tāds ļoti svarīgs punkts. Sanāk, ka šajā gadā mēs jau sadalīsim nevis 60,000, bet 93,000. Tā kā nāciet uz programmu Impulsu. Martā izsludināsim, un kā parasti jau pavasarī jau varēs arī pieteikt, līdz pavasarim varēs pieteikties pavasara beigām, un jūnija sākumā es domāju, ka mēs jau arī izziņosim tos cilvēkus. Tā kā strādājam arī pie tā, attīstam industriālos parkus, industriālās zonas, strādājam pie uzņēmējiem. Visi uzņēmēji, lieli, mazi, vidēji esošie, strādā jau kādu laiku, vienmēr laipni gaidīt arī ciemos, gan uz attīstības departamentu, vai es vienmēr arī runāju personīgi, esmu gatavs tikties ar jebkuru uzņēmēju. Nāciet 219. kabinets, var komunicēt arī sociālos tīklos ar mani, pats arī esmu uzņēmējs, bieži vien daudz vieglāk runāt. Ir bijusi arī tāda praksa, ka ar vietējiem uzņēmējiem pats braucu uz galvaspilsētu, runāt ar finanšu institūcijām vai ar valdības pārstāvjiem, risinot kaut kādus jautājumus. Līdz ar to neierobežojot sevi kaut kādās vietās, esam atverti, un priekš mums ir ļoti svarīgi, lai uzņēmējiem, darba devējiem šeit būtu ļoti labi, ar mērķi tikai radīt darba vietas un tās nodrošināt. Paldies, Igor, tev par šodienas sarunu.
Cienītie radioklausītāji, šodien raidījumā Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības viesojās Daugavpils pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs. Igor, pēdējais īsts vārds uzsākot 24. gadu, ko tu novēli mūsu daugavpiliešiem šī gadā? Nu, ja mums jau raidījums bija vienmēr par tādiem drosmīgiem cilvēkiem, vienmēr es jau šajā kontekstā saku, esat drosmīgi, ticiet saviem sapņiem, sapņojiet, un noteikti jūs esat tie, kuri izvēlās, vai jūsu sapņi piepildās vai nē. Ticiet sev, nāciet kopā, domāsim, darīsim mūsu pilsētu daudz draudzīgāku un daudz foršāku, tā kā esat laimīgi arī 24. gadā. Uz šīs pozitīvās nots raidījumu šodien arī noslēdzam. Vēlos atgādināt, ka raidījums notiek projekta Tuvāk Latgalē ietveros, ko finansē Latvijas mēdīju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Un par raidījuma saturu atbild Sija Alise Plus. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Alisa Plus Radio.